Labvakar! Turpmāko pusstundu jūsu uzmanībai raidījums De facto un šovakar redzēsiet. Drošība, protokols vai ekstra? Kuras valsts amatpersonas izmantojušas lidostu VIP zāles? Vienu reizi visa amatlaikā, un tas bija izņēmuma gadījums. IT iepirkuma lietā no apcietinājuma izlaistais uzņēmējs Aigars Cerus intervijā De facto stāsta par uzbeku programmētājiem un attiecībām ar drošības iestādēm. Jūs, kad iznācāt no cietuma, jums bija šī frāze, ka nevainīgi cilvēkiem nav jāsēž cietumā. Stilīgi, ne? AB City uzņēmumu grupā atgriežas aptiekas, ko iepriekš prasīja pārdot, lai pabeigtu Olaņu farmu iegādes darījumu. Protams, nevar noliegt, kad viņi tātad nopērk daļu no tām aptiekām, kas iepriekš bija tātad ar konkurences padomes saistošajiem noteikumiem ietekmētas. Fiktīvi ieguldījumi uzturēšanās atļauju pirkšanā. Kādas kompānijas Latvijā piedāvā tās augtās zelta vīzas? Tāpat tās ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad šo 50 000 limitu, kas ir likumā noteiktais, iemaksā ar vieniem un tiem pašiem līdzekļiem. Tas ir 10 000, piemēram, maksājot 5 reizes papli. Bijušā valsts kancelejas vadītāja Jāņa Cickovska publiskie izteikumi par ministru prezidenta Evikas Siliņas 4000 eiro lielo VIP zāles rēķinu Amsterdamas lidostā izraisīja plašu rezonanci. Tie ne tikai mudināja opozīciju iesniegt informācijas pieprasījumus, bet arī rosināja ģenerāla prokuratūru sākt pārbaudi. Taču VIP zāles jeb paaugstināta servisa pakalpojumu lidostās izmanto visas valsts augstākās amatpersonas. Kādā apmērā? Par to Lainis Fedotovs sižetā. Pēc viena no komandējumiem tiek saņemts rēķins, kurā ministru prezidente un biroja vadītāji ir viesojušās šādā VIP zālē Amsterdamā, un rēķins par 4000. Viņš runāja par 2024. gada aprīli, kad ministru prezidentei bija komandējums uz ASV. Šai reizē VIP zāli Amsterdamā turpceļā un atpakaļceļā Siliņa izmantoja kopā ar drošības dienesta pārstāvi un ministru prezidentes biroja vadītāju Ievu Zībergu. Abos virzienos šī zāle Siliņai un Zībergai izmaksāja vairāk nekā 3000 eiro. Kas šeit ir būtiski, VIP zāles izmantošana transferā ir tieši vizītes rīkotāju lēmums. Droši vien jums jautājums ir arī par tranzītu vizītēm. Un, negaidot jautājumu, par tranzītu vizītēm un VIP zāles izmantošanu tranzītā, šo te lēmumu pieņem vizītes organizētājs. Protams, atkal izvērtējot visus apstākļus. Un to apstākļu ir vesels kopums, tā teikt. Valsts kancelējas pamatojums bija nepieciešamība nodrošināt ministru prezidentes darba nepārtrauktību gaidīšanas laikā, gatavojoties tuvākajiem politiski nozīmīgiem notikumiem. Atceļā papildus bijis arī risks nokavēt nākamo reisu. Londonā tur bija ārkārtīgi dārgs šis VIP pakalpojums, to mēs neiegādājāmies, sapratām, ka mēs kaut kā tur paspēsim, bet Amsterdamā bija izaicinājums, ka mēs varam nepaspēt tālāk vispār uz Latviju nokļūt. VIP servis amatpersonām lielākoties ir nepieciešams drošības apsvērumu dēļ. Latvijas un ārvalstu amatpersonas, kuras apsargā drošības dienests vai militārā policija, ir atbrīvotas no lidostas drošības pārbaudēm. Šeit būtiskas ir divas lietas. Pirmkārt, apsargājamai amatpersonai līdz lidmašīnai ir jānokļūst nošķirti no citiem pasažieriem. Otrkārt, amatpersonas bagāžai nedrīkst piekļūt trešās personas. Lai varētu izpildīt minētās drošības prasības un amatpersonām piemērot atbrīvojumu no lidostas drošības pārbaudes, Latvijā tas ir īstenojams tikai izmantojot lidostas Rīga VIP centru. Citiem vārdiem, neviens normatīvais regulējums nesaka, ka augstākajām amatpersonām obligāti ir jāizmanto tieši lidostu VIP zonas. Taču, kā izriet no drošības dienesta paustā, praksē VIP zona visbiežāk ir vienīgais veids, kā nodrošināt amatpersonu apsardzības prasību ievērošanu. Tas ir drošības un arī protokolu izveidots standarts, starptautisks standarts. Tas nav tā, ka es izdomāju, ka es lietošu tādu servisu vai savādāku. Mani aizved pa ātrāku ceļu, mani ved pilnīgi pa citu ieeju, jo ir arī konkrēti drošības standarti, pēc kuriem arī es vados. Un bieži vien VIP zāles mēs nemaz neizmantojam, bet tas servis kaut ko maksā. Latvijā ir 3 apsargājumās amatpersonas – prezidents, Saeimas priekšsēdētāja un ministru prezidente. Visas šīs personas izmanto VIP pakalpojumus.
Šīs Saeimas sasaukuma laikā Saeimas priekšsēdētāju VIP zonas izmantošana ārvalstīs izmaksājusi mazliet vairāk nekā 3000 eiro. Gan Daigas Mieriņas, gan Edvarda Smiltāna delegācija vienu reizi izmantoja VIP zāli Varšavas lidostā, dodoties komandējumā uz Ukrainu. Un tas bija izņēmuma gadījums, jo tā bija pirmajā kara gadā vizīte uz Ukrainu, kur mums devās līdzi speciāla uzdevuma vienība ar koferiem, ar lielajiem kaujas ieročiem, bruņuvestiem, ķiverēm, un mums bija savienojums ar vilcienu. Tad mums vajadzēja ātri tikt ārā no Varšavas lidostas ar visu Saeimas delegāciju, un tas bija ātrākais ceļš, kā to izdarīt, tad nebija citas iespējas. Tas bija pamatoti un vienīgā reize. Tās bija vienīgās reizes, kad Saeimai pašai nācās maksāt par VIP zāles izmantošanu ārvalstīs. Taču tā nebija vienīgā reize, kad Saeimas spīkeri pieredzēja šādas zāles. Te ir jāizstāsta par valsts protokolu. Šis protokols faktiski veido tādu, zināmā mērā tādu saziņas valodu. Kādā veidā notiek šis ietvers, lai augstākās amatpersonas varētu doties pie viena pie otras vizītē, lai tiešām nekāda aizķeršanās nebūtu, tur stāvot kaut kādās rindās, lidostās, piemēram. Tātad šī saziņas valoda lielākoties paredz, ka par VIP pakalpojumu maksā uzņemošā valsts. Valsts kancelēja par 22 ministru prezidentes VIP zāles izmantošanas epizodēm ārvalstīs kopš 2023. gada septembra samaksājusi vairāk nekā 35 000 eiro. Ir vairāki iemesli, kādēļ šīs izmaksas Siliņas gadījumā nesedz uzņemošā puse. Piemēram, amatpersonas vizītes status to var neparedzēt. Piemēram, ja premjera dodas uz labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmi Parīzē, Eiropadomes sanāksmi Briselē vai Minhenes drošības konferenci. Vēl var būt situācijas, kad uzņemošā puse sēdz tikai daļu izmaksas. Par 7 Siliņas priekšteča Krišjāņa Kariņa VIP zonas izmantošanas epizodēm 2022. un 2023. gadā valsts kancelēja samaksāja vairāk nekā 12 000 eiro. Retos gadījumos VIP zāles izmanto arī ministri. De facto apkopotā informācija rāda, ka par VIP zālēm maksājuši arī 4 ministru biroji. Tas bija brauciens vizīte pie mūsu karavīriem, uz Kosovu, uz Kosovas kontingentu, KFOR kontingentu, un atgriežoties caur Skopjas lidos, kas ir Ziemeļmaķedonijā, tas tika uzstādīts kā drošības jautājums, kad ir jāaiziet caur šo VIP zonu. Tā kā toreiz tās bija tas pamatojums, es faktiski uzzināju to arī postfaktum, ka šādi uzstādījumi ir bijuši. Pārējo ministru VIP zāļu izmantošana pamatot ar nepieciešamību paspēt uz konkrētu avio reisu, kā arī izmantot pātrinātu pasu un bagāžas kontroli. Savukārt tieslietu ministre vienu reizi bija VIP zālē, jo devās ārvalstu vizītē kopā ar tolaik jaunievēlēto valsts prezidentu. Vislielākie izdevumi par paaugstināta servisa pakalpojumiem ir valsts prezidenta kancelējai. Edgars Rinkēvičs kopš stāšanās amatā lidostu maksas pakalpojums izmantojis 33 reizes. Kopumā par paaugstināta servisa pakalpojumiem lidostās viņam un citiem delegācijas pārstāvjiem samaksāti vairāk nekā 64 000 eiro. Prezidenta kancelēs sniegtie dati rāda, ka arī bijušais prezidents Egils Levits no 21. gada līdz amata pilnvaru beigām 23. gadā 46 reizes izmantoja lidostu maksas pakalpojumus. Viņam kopā ar delegācijas pārstāvjiem tas izmaksāja vairāk nekā 80 000 eiro. IT publisko iepirkumu krimināllietā sākotnēji apcietinātais, bet tagad atbrīvotais Corporate Solution uzņēmumu grupas īpašnieks un vadītājs Aigars Cerus ar problēmām ir saskāries arī citā frontē. Intervijā de facto Cerus atzina, ka šobrīd viņam strādāt traucējot Uzbekistānas jautājums. Proti šīs valsts programmētāja darba spēka izmantošana valsts iepirkuma izpildē. Lai gan Cerus apgalvo, ka tā bijusi normāla un likumīga prakse, Satversmes aizsardzības biroja vērtējums ir krietni piesardzīgāks. Vairāk Ivo Leitāns sižetā. Marta vidū Latvijas informācijas tehnoloģiju nozari gan privātajā, gan publiskajā sektorā satricināja plaša mēroga kratīšanas un aizturēšanas aizdomās par Eiropas Savienības līdzekļu iespējamu izkrāpšanu $1,5 miljonu eiro vērtā iepirkumā. Šobrīd aizdomās par organizētā grupā veiktām krāpnieciskām darbībām Valsts digitālās attīstības aģentūras rīkot iepirkuma laikā tiek turētas vairāk nekā 10 personas.
Tas izriet no Eiropas prokuratūras vēstules, ko šonadēļ intervijā de facto nolasīja Corporate Solutions grupas īpašnieks Aigars Cerus, kurš pats lietas ietvaros 2 nedēļas pavadīja apcietinājumā. Rīgas centrālcietumā joprojām ir bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa un iepirkumu speciālists Ainars Biders. Lietā figurē arī IT uzņēmumi, kas bija iesaistīti vēlēšanu platformu uzlabojumu izstrādē. Runājot par krimināllietu raidījumā 1-1 marta beigās, Eiropas prokurors Gatis Doniks pieminēja kādu citu apstākli, kam izmeklētāji pievērsa uzmanību kratīšanu rezultātā. Ne tikai varbūt ar vēlēšanām saistīts, bet arī atsevišķu citu sistēmu daļas vai atsevišķi kopumi ir programmēti trešajās valstīs. Trešajās valstīs. Kas rada šo risku. Mēs nezinām, to pētīs atsevišķi valsts drošības iestāde, kas var izpētīt, vai tur nav atklātas durvis un tā tālāk, lai pateiktu, cik drošas ir šīs uzprogrammētās daļas, kuru darbi ir veikti trešajās valstīs, pat ne Eiropas Savienības teritorijā ietvarā. Arī Satversmes aizsardzības birojas martā pauda, ka ir saņēmis daļu no kratīšanas laikā iegūtajiem materiāliem un veic to analīzi, taču jau esot konstatētas pazīmes, ka viens no uzņēmumiem, sniedzot pakalpojumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskajai infrastruktūrai, ir iesaistījis trešo valstu pilsoņus. Diezgan viegli varēja secināt, ka runa visticamāk ir par Corporate Solutions grupu, kuras vadītājs ir Cerus. Nekad es to neesmu slēpis, kad es kā Aigars Cerus esmu dibinājis, jāsaka, 22. gadā Uzbekistānā kompāniju, saprotot, ka tā vide ir pietiekami labvēlīga, lai tur varētu izvietot programmēšanas resursu centru kaut kādā septembrī, oktobrī. Es tur dibināju uzņēmumu. Un jā, tur uz doto brīdi ir Uzbekistānā man ir programmētāji. Programmētāji strādā manos projektos. Uzņēmums rakstiskās atbildēs de facto uzskaitīja dažus 24. gadā ieviestos projektus, kuros tika piesaistīti Uzbekistānas programmētāji. Starp nosauktiem ir Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums par valsts izglītības informācijas sistēmas atbalsta pakalpojumiem, kā arī VDA iepirkumi par teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas TAPIS attīstību un ģeoportāla, ģeotelpisko datu savietotāja un reģionālās attīstības indikātoru moduļa RAIM pilnveidošanu un uzturēšanu. VDA direktora vietniece Egita Rudzīte skaidro, ka aģentūra par uzbeku speciālistu iesaisti šajos iepirkumos nezināja, turklāt tolaik bija cits likuma regulējums un pienākuma to pārbaudīt tai nemaz nebija. Jā, 24. gadā mums vēl nebija pienākums visu personālu no uzņēmējiem saskaņot ar Satversmes aizsardzības biroju. Līdz ar to mēs strādājam ar to personālu, kurš bija kvalificējies iepirkumā, un mēs darba procesa laikā nevienu nelatviski runājošu uzņēmēju pārstāvi nesastapām līguma izpildes laikā. Visa sarunu valoda, sarakste un komunikācija ar izstrādātāju notika latviešu valodā. Mums nekas Sābam jāsniedz nebija. Tikai tad, kad Sāps prasa noteiktā līguma izpildē saskaņot darbiniekus, tikai tad viņi ir jāskaņo, un neviens cits bez saskaņojuma šajā projektā iesaistīt nedrīkst. Un to mēs arī esam izpildījuši. Visi. Pirms Cerus intervijas de facto atsūtītajās rakstiskajās atbildēs Corporate Solutions apgalvoja, ka par Uzbekistānas speciālistu iesaistīti tikuši informēti gan publiskie pasūtītāji, gan valsts drošības iestādes. Cerus esot personīgi informējis SAP par Uzbekistānas programmētāju izmantošanu un to lomu projektos. Savukārt 15. aprīlī uzņēmums SAP nosūtīja pilnu par šo tēmu apkopoto informāciju. Satversmes aizsardzības birojā de facto apstiprināja, ka informācija no Corporate Solutions ir atnākusi. Tas gan noticis jau pēc Eiropas prokuratūras un valsts policijas veiktajām procesuālajām darbībām. Gan atbildēs de facto, gan vēstulē pašai drošības iestādei uzņēmuma sniegtās ziņas apvērtē visai kritiski. Attiecībā uz atsūtītajām komersanta sniegtajām atbildēm SAP norāda, ka tās ir maldinošas, interpretējot faktu un apstākļu kopumu, kā arī normatīvo regulējumu. Tomēr SAP šos izteikumus nevar komentēt, lai netraucētu izmeklēšanai. No SIA Corporate Solutions ir saņemta informācija par Uzbekistānas valsts piederīgo iesaisti Corporate grupas sniegto pakalpojumu izpildē Latvijā, tai skaitā attīstot dažādas valsts informācijas sistēmas. Taču informācija, ko komersants SAP bija sniedzis līdz šim datumam, bija tiešā pretrunā šīm 15. aprīlī iesniegtajām ziņām. Cerus apgalvo, ka viņam neesot saprotams, uz kādām pretrunām norāda SAP. Vaicāts, kas tad ir tā jaunā informācija par Uzbekistānas pilsoņu iesaistītie projektos, kuru Corporate Solutions tagad izdomāja proaktīvi iesniegt Satversmes aizsardzības birojām. Uzņēmējs klāsta. Saprotiet, viņi strādājuši dažādās sistēmās. Tas nav 24 cilvēki, ko viņi dara dienā. Mēs vilkām informāciju no
repozitoriju, kur atrodas kods, kurš to kodu ir rakstījis. Lai mēs varētu pierādīt, ka tieši šis cilvēks rakstīs to kodu, tas cilvēks rakstīja. Tas bija jāpārskata terabaiti informācija. Cerus atzīst, ka kopš 23. gada viņa uzņēmuma grupai vairs nav industriālās drošības certifikāta, kas ļauj komersantam strādāt ar valsts noslēpumu. Cerusa versija - tas netika pagarināts viņa neilgi pirms tam nodibinātās Uzbekistānas kompānijas dēļ. To drošības perimetru, ko tu dabū uzturēt, lai tu varētu strādāt valsts noslēpumu, un šeit es nedomāju tikai tehnoloģiskas lietas, bet arī tīri procedurālas lietas. Tas īsti nav savietojams pat ar starptautisko biznesu, ja, kur nu vēl ar, teiksim, biznesu ārpus Eiropas Savienības. Jo pieminētajā vēstulē no Eiropas prokuratūras norādīts, ka Cerus uzņēmumiem nav kriminālprocesuālu šķēršļu, lai pildītu uzņemtās saistības vai slēgtu jaunus darījumus. Tomēr atsevišķi publiskā sektora līgumi ir Corporate Solutions grupas uzņēmumiem jau esot lausti. Pamatojums esot valsts drošību iestāžu ieteikumi, stāsta Cerus. Ja mēs šodien pārtrauktu darbu, šajā valstī daudz kas apstātos. Tā es varu pateikt. Intervijā ar Aigaru Cerusu runājām ne tikai par Uzbekistānas programmētājiem, bet arī par IT iepirkumu lietas aktualitātēm un citiem tematiem. Pilno interviju jūs varat noskatīties portālā LSM.LV un Latvijas televīzijas ziņdienesta YouTube kanālā. Konkurences padome atļāvusi mēnesis aptieku tīkla pārvaldītājam Centor Pharma aptiekas iegādāties 21 aptieku, kas piederēja Latvijas aptiekai. Darījums ir zīmīgs ar to, ka brīdī, kad AB City grupa, kurā ietilpst mēnesis aptiekas, pirka Olain Pharma, viens no apvienošanās darījuma nosacījumiem bija tobrīd Olain Pharma piederošo Latvijas aptieku nodalīšana, pārdodot tās nesaistītam uzņēmumam. Bet līdz ar šo lēmumu trešdaļa aptieku atgriežas lielajā koncernā. Zāļu ražotnes Lieltirgotava, medicīnas centra laboratorija un valstī lielākais aptieku tīkls. Kopējais gada apgrozījums ap 500 miljārdu eiro. Tā īsumā var raksturot AB City uzņēmumu grupu, kad tā pieteica vēlmi iegādāties arī Olain Pharma, ko tagad sauc Olfa. Viens no konkurences padomes nosacījumiem bija nepieļaut aptieku koncentrēšanos. AB City grupā ietilpst mēnesis aptiekas, bet Olfa piederēja Latvijas aptiekas. Tad viena īpašnieka rokās būtu gandrīz puse no visām aptiekām Latvijā. Olain Pharma apņēmās aptiekas atsavināt. Procesu vadīja Guntis Belēvičs. Pērn janvārī konkurences padomes prasītais tika izpildīts un Latvijas aptiekas nonāca tās vadītāja Alvija Ērgļa rokās. Esmu gandarīts, ka Latvijas aptieka vadītājs Alvis Ērglis, kurš vislabāk zina uzņēmumu un tā izaugsmes potenciālu, izrādīja interesi par Latvijas aptieka iegādi, un šī interese ir rezultējusies arī sekmīgā uzņēmumu īpašnieku maiņā. Ērglis Latvijas aptieku vadībā nonāca, kad konkurences padome saskaņoja Olain Pharma pārdošanu. Iepriekš minētajā paziņojumā teikts, ka Latvijas aptieku iegādēji izmantots personīgais un kredītiestādes finansējums. Taču Komercķīlu reģistrā redzams, ka Latvijas aptiekas daļas pērn uz darījuma brīdi par 36,5 miljoniem eiro ieķīlāja par labu pārdevējam akciju sabiedrībai Olfa. Mēs skatījāmies arī uz šo aspektu, bet viņš nebija kā ierobežojums. Šis finansējums noteikts pie kādiem konkurences padomes saistošajiem noteikumiem, un tātad tā saistošo noteikumu izpildē netraucēja. Tātad arī, jo tieši netika saskatīta šī saikne. Savukārt šogad saskaņošanai tika pieteikts darījums jau pretējā virzienā. 21, jeb aptuveni trešdaļa no Latvijas aptiekas aptiekām atgriežas lielajā uzņēmumu grupā pie mēnesis aptieku zīmola turētāja Centor Pharma aptiekas. 5 no atpakaļ pārdotajām ir Rīgā, pārējās dažādos Latvijas reģionos. Konkurences padome iegādi atļāvusi, noraidot bažas, ka iepriekšējais darījums būtu bijis savā veidā tikai māņu gājiens. Turklāt nosacījumos iepriekš nav bijuši atpakaļpirkšanas ierobežojumi. Toreiz problemātika nebija ar visu tīklu, bet ar atsevišķiem gadījumiem. Bet iesniedzējs tātad izvēlējās to variantu, ka tiek atsavināts viss, tā skaitā arī neproblemātiskās. Un tad šajā konkrētajā gadījumā, kas šobrīd bija, mēs redzam, ka ir tātad atsavinātas tās neproblemātiskās, kur principā jau arī pie iepriekšējā konkurences padomes lēmuma izvērtējuma netika saskatīta šī problemātika.
Abas darījuma puses de facto interviju atteica. Centorfarm aptiekas atsūtīja viedokli par aptieku tirgu kopumā, uzsverot, ka viņiem, kā vietējā kapitāla uzņēmumam, ir izaicinoši konkurēt ar starptautiskām korporācijām, kam pieder citi lielākie tīkli. Savukārt Latvijas aptieka aicināja atbildes par pārmaiņām meklēt publikācijā citā medijā pirms mēneša. Esam secinājuši, ka atsevišķu aptieku uzturēšana un efektīva pārvaldība ilgtermiņā prasa nesamērīgus resursus un ietekmē kopējo tīkla efektivitāti. Tāpēc esam pieņēmuši lēmumu ieviest optimizētu tīkla pārvaldības modeli. Aptieku tīklu kustības miniatūrā modelī var raksturot ar Mālpilī notikušo. Tur Mēness aptieka nopirka otru, kas nebija nevienā no lielajiem aptieku tīkliem. Uz brīdi to aizvēra, atkal atvēra un pārdeva tālāk uzņēmumam Farma Balta aptieka. Un tad, kad redzējām risku, ka varētu tikt samazināta šī konkurence, un attiecīgi mēs pieprasījām informāciju. Bet tālāk jau tika redzēts, ka šī īpašnieku maiņa un koncentrācijas palielināšanās nenotika, un arī šī konkurence netika samazināta. Un attiecīgi mēs to mūsu procesu mūsu iestādē noslēdzām. Bet visas 18 Farma Balta aptiekas šajā pavasarī nopirka Latvijas aptieka. Nopirktās aptiekas te jau visas atrodas Rīgā, bet pa vienai Mālpilī un Stopiņos. Būtībā sanāk, ka ar šiem darījumiem Latvijas aptieka paplašina savu klātbūtni Rīgā, bet Mēness aptieka tiek pie aptiekām reģionos. Tā kā pašas zāļu cenas ir stingri regulētas, tad konkurences loma šobrīd vairāk izpaužas tādos aspektos kā pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un aptieku izvietojums, norāda konkurences padome. Lai arī aptieku skaits ir ierobežots un varbūt arī mums ir ārkārtīgi daudz dažādi ierobežojumi gan no izvietojuma, gan no sortimenta ziņā, gan arī cenu ziņā, bet vienalga šī konkurence ir ārkārtīgi sīva arī jebkurā gadījumā. Un, protams, kad mēs jūtamies arī diezgan, nevar teikt, ka mēs jūtamies varbūt nospiesti, bet mums ir jāpacīnās, lai mēs rastu šo savu vietu šajā konkurences vidē. Latvijā ir 823 aptiekas, un pēc konkurences padomes datiem lielāko tīklu tirgus daļa pēdējo 10 gadu laikā pieaugusi no 56% līdz 70%. Turklāt Rīgā šī koncentrācija sasniegusi jau 95%. Lielākais no tīkliem ir Centorfarm aptiekas ar 274 aptiekām pēc pēdējā darījuma. Nākamās ir A aptieka ar 116 un Beno aptiekas ar 74. Seko Latvijas aptiekas un Eiro aptieka. Zāļu valsts aģentūra jau pirms vairākiem gadiem ierosinājusi mainīt regulējumu, lai starp jebkurām aptiekām būtu ne 250, bet vismaz 500 metru. Visam aptiekam būtu jābūt vienāda situācija un jānosaka tas attālums pēc vieniem un tiem pašiem principiem, lai sasniegtu arī normatīvos aktos noteiktu mērķi. Ja tagad aptieka, kura izgatavo zāles, ir labāk pasargāta no citas blakus aptiekas atvēršanas, mēs tomēr uzskatām, ka tiešām vienmērīgāka tīkla un farmaceitiskas aprūpes pakalpojumu pieejamība ir nepieciešams, lai būtu visam aptiekam tie attālumi. Taču priekšlikumi saņēma tik daudz iebildumu, ka pēdējos gados tie nav izkustējušies. Arī ministrs norāda, ka tādas pārmaiņas būtu labas, taču ministrijai pietrūcis kapacitātes, lai atvērtu vēl plašāku pārmaiņu lauku. Daudz iedzīvotāji raksta par to, kāpēc mēs nespiežam arī tie milzīgi tīklu aptiekas, ka viņi var strādāt tomēr arī dienu nakti pa konkrētas vietām. Piemēram, ārpus Rīgas un daudz vietas Latvijā nevar atrast pa naktī vai pēc darba laika aptiekas, un iedzīvotāji tas ir ļoti nepieciešams. Līdz ar to ir jānotiek kaut kādu tādu, dialogu ar šiem uzņēmējiem, ka viņi arī jādod pretī kaut ko. Būtībā ar šiem darījumiem tiek pastiprinātas Mēness aptiekas pozīcijas reģionos, savukārt Latvijas aptiekām būs plašāks tīkls Rīgā.
Latvijā joprojām iespējams iegūt termiņu uzturēšanās atļauju, pērkot nekustamo īpašumu vai ieguldot uzņēmuma pamatkapitālā. Programma, ko pirms 15 gadiem ieviesa investīciju piesaistei, šobrīd var kalpot pavisam citam mērķim. Finanšu izlūkošanas dienests konstatējas gadījumus, kad ārvalstnieki veikuši šķietami fiktīvus ieguldījumus uzņēmumos, lai tiktu pie uzturēšanās atļaujām. Dienests identificējis vairāk nekā 20 uzņēmumus, kas iespējams izmantot šādās schēmās. Tomēr politiska lēmuma atteikties no šīs programmas pilnībā joprojām nav. Tematu pētīja Ēla Semjonova. Pirms pusotra gada dibinātā kompānija L-Hotels pērn lūgusi uzturēšanās atļaujas 9 saviem investoriem. Uzņēmumu akcionāru saraksts ir raibs. Tajā ir 30 personas no Indijas, Afganistānas, Pakistānas, Turcijas, Čīles, Malāvijas, Sīrijas, Vanuatu republikas un citām valstīm. Lai gan lielākoties katrs ieguldījis 100 000 eiro, investori tikuši vien pie B kategorijas akcijām. Saskaņā ar statūtiem tās nedod nekādas balstiesības uzņēmumā. Mums ir restorāni, mēs atvērsim viesnīcas, tātad mēs nodarbojamies ar lielu biznesu. L-Hotels ir līderis starp uzņēmumiem, kuru investoriem atteiktas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Šī programma ļauj ārzemniekam pretendēt uz uzturēšanās atļauju uzņēmuma pamatkapitālā ieguldot 50 vai 100 000 eiro. Pēc de facto pieprasījuma Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtie dati rāda, ka interese par programmu pieaug. Pērn iesniegti 109 pieteikumi, kas, salīdzinot ar 2021. gadu, nozīmē gandrīz 5-kāršu palielinājumu. Labdien! No Latvijas televīzijas žurnāliste Ēla Semjonova. Sakiet, es varu runāt ar uzņēmumu vadītāju Robertu Stafecki? Šāds piemērs ir Robertam Stafeckim piedarošā Latvindija grupa. Lai gan divu uzņēmumu pamatkapitālos bija ieguldīta nauda, 2024. gadā tiem ir nulles apgrozījums un zaudējumi. Stafeckis rakstiski skaidro, ka 10 miljonu eiro vērtais studentu viesnīcas projekts nav īstenots, investori izstājušies no projekta un pagaidām tiek vērtēta iespēja attīstīt mazāku dzīvojamo ēku Rīgā. Uz šā visumā nepievilcīgā fona termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanas iespēja apmaiņā pret vismaz 50 000 eiro investīciju ir neliels gaismas stars, kas padara Latviju pievilcīgāku salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm. De facto noskaidroja, ka Roberts Stafeckis joprojām atrodas uz apsūdzēto sola saistībā ar izstādi Expo Milano 2015. Prokuratūra apsūdz viņu amatpersonas bezdarbībā, kādēļ valstī nodarīti 300 000 eiro zaudējumi. Lai gan divas tiesu instances Stafecki attaisnoja, augstākā tiesa lēma, ka lieta pret viņu jāskatā atkārtoti. Tika iesniegti, tā teikt, pieņemšanas nodošanas akti, kuri patiesībā noskaidrojas, ka viņi bija fiktīvi, nebija tie darbi veikti. Tas ir tas, kas tiek inkriminēts. 5 kompānijas, kas saviem investoriem piesaka uzturēšanās atļaujas, saistītas ar uzņēmēju Baibu Krieviņu Sutoru. 3 no tām ir nodokļu parāds. Tā klienti nenāk, viņa pati nenāk? Kaut kā ļoti reti, bet tā viņiem patsarīgs birojas nav uz vietas. Šo kompāniju piesaistītajiem investoriem atļaujas piešķirtas 2022., 2023. un 2024. gadā, taču pērn iesniegtie pieprasījumi vai nu noraidīti, vai vēl atrodas izskatīšanā. Es kā jurists skatos, ka, ja ir izpildīts likuma prasības, tas ir samaksāta nauda, ir ieguldīta nauda, ir samaksāts valsts nodevs un ir izpildīts visas prasības, tad no uzņēmuma vairāk neko prasīt nevar. Tā dēvētā zelta vīzu programma radās 2010. gadā. Idejas autors bija toreizējais Rīgas vicemērs no LPPLC Ainārs Šlesers, bet priekšlikumu Saeimā virzīja Tautsaimniecības komisija tolaik Tautas partijas politiķa Venta Armanda Kraukļa vadībā. Jo katrs šis darījums beigās dod arī nodokļu ieņēmumus, katrs šis darījums beigās dod arī jaunas darba vietas. Programmas pirmajos 4 gados nauda ieplūda strauji, pārsniedzot miljardu eiro, pārsvarā no Krievijas. Taču ieviešot stingrākus ierobežojumus, naudas plūsma apsīka. Šobrīd zelta vīzu programmas investīcijas veido mazāk nekā 0,5% no kopējiem nerezidentu ieguldījumiem Latvijas ekonomikā. Tas, kas šeit bija, tas vairāk ir tāds, varētu teikt, imigrācijas vai fiskāls instruments.
vai mūsu mērķis ir izdot uzturēšanās atļauju, vai mūsu mērķis ir tomēr veidot investīciju. Pirms 10 gadiem investoru programmu paplašināja, ļaujot uzturēšanās atļauju Latvijā iegūt arī tiem, kas nopirka bezprocenta valsts vērtspapīrus. Principā tā ir uzturēšanās atļauja vienkārši nopirkšana. Jā. Aizvadītajā nedēļā Saeima šo iespēju tomēr svītroja. Valsts varētu atteikties arī no uzturēšanās atļauju piešķiršanas apmaiņā pret nekustamā īpašuma iegādi. Par to politiska vienošanās panākta jau 2022. gadā. Taču ekonomikas ministrija tagad virza priekšlikumus šādu iespēju saglabāt. Nonāk ekonomikā gan investīcijas, gan arī valsts budžetā tiek iemaksāti līdzekļi, kurus mēs tālāk varam izmantot būtisku aktivitāšu finansēšanu. Ekonomikas ministrija uzsver, ka trešo valstu investorus rūpīgi pārbauda atbildīgās iestādes un drošības riski tiek atsijāti. Turklāt agresoru valstu pilsoņiem vīzas nepiešķir kopš 22. gada. Tomēr valsts drošības dienests brīdina, arī pārbauda negarantē, ka investors neradīs draudus Latvijas drošībai. Mēs redzam tendenci, ka Krievija termiņu uzturēšanās atļaujas saņēmēji, kas ir saņēmuši šo atļauju pirmreizēji kā Krievijas pilsoņi, tagad ir gadījumi, kad viņu vēlas pagarināt kā Izraēlas pilsoņi. Kamēr no termiņu uzturēšanās atļaujām par ieguldījumiem valsts obligācijās un banku pakārtotajās saistībās valsts jau atsakās, pār investīcijām uzņēmumos stingras apņemšanās nav. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atzīst, pat ja uzņēmums faktiski neko nedara, bet formāli samaksā prasītos nodokļus, uzturēšanās atļauju anulēt ir grūti. Mums ir arī tiesvedības par šiem jautājumiem, bet mūsu ieskatā šobrīd tas atdeves kritērijs nav pietiekams. Aizdomas, ka atsevišķu uzņēmumu vienīgais mērķis varētu būt nevis saimnieciskā darbība, bet termiņu uzturēšanās atļauju iegūšana, parlamentārajai izmeklēšanas komisijai pauduši gan uzņēmumu reģistrs, gan finanšu izlūkošanas dienests. Dienests konstatējis gadījumus, kad ārvalstnieki veic šķietami fiktīvus ieguldījumus, bet nauda reālā biznesā nepaliek. To pārskaita schēmas organizatoriem. Tāpat tās ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad šo 50 000 limitu, kas ir likumā noteiktais, iemaksā ar vieniem un tiem pašiem līdzekļiem. Tas ir 10 000, piemēram, maksājot 5 reizes papli. Dienests raidījumam uzsvēra arī šīs schēmas mērogu. Identificēti vairāk nekā 20 uzņēmumi, caur kuriem 200 ārvalstnieki iespējams fiktīvi ieguldījuši 10 miljonus eiro. Es ceru, ka parlamentārā izmeklēšanas komisija kopumā pievienosies šim gala ziņojuma secinājumam, ka šī programma ir pilnībā slēdzama. Paskatieties, ko iesniedz ekonomikas ministrija, paskatieties, ko iesniedz iekšlietu ministrija. Tur ir pretēji viedokļi. Tur jābūt vienam kopsaucējam. Kā jūs redzat, vai šajā Saeimā vēl izdosies pie tā kopsaucēja vispār nonākt? Skatoties, kā pārējie jautājumi tiek risināti pašlaik, tad ir grūti. Bērnu programma, kas ļauj saņemt termiņu uzturēšanās atļauju par ieguldījumu uzņēmumu pamatkapitālā, piesaistījusi nepilnus 6 miljonus eiro. Šajā kārtībā uzturēšanās atļaujas Latvijā saņēmuši 341 investors un viņu ģimenes locekļi. Taču valsts sistemātiski nevērtē, cik liels ir šo uzņēmumu reālais pienesums, piemēram, apgrozījums, nodarbināto skaits vai faktiskā saimnieciskā darbība. Tas mums šodien raidījumā arī viss. Uz tikšanos nākamnedēļ.